drošības pārbaudē, gan arī attiecībā uz pasēm, attiecībā uz tiem pašiem sikhiem, ka var lūgt noņemt turbānu lidostās, lai pārbaudītu drošības jautājumus. Un visbeidzot, tas, kas droši vien ir vistuvāk katra ģimenes tomēr dzīvē, ir izglītības jautājumi. Un arī šeit lielā mērā daudz kas saistīts gan ar apģērbiem. Ja mēs skatāmies Eiropas valstu praksi, tad Anglijā tiek atzītas skolu tiesības noteikt savu uniformas lietojumu. Un, ja šāda uniforma ir noteikta un tas konkrētais skolnieks ir bijis laikus brīdināts, ka tāda ir šī prasība un šie noteikumi, tad arī tas tiek arī prasīts un nevar vēlāk atsaukties uz reliģijas brīvību, lai mēģinātu mainīt šos noteikumus. Noteikta veida izglītības iestādēs arī ir runa par to, ka, piemēram, medicīnas studentiem varbūt šīs garās piedurknes tomēr gluži nav higieniskas vai citādi. No otras puses, vismaz Nīderlandes ombuds ir skatījis lietu par islama meitenes vēlmi piedalīties sporta stundās, nesājot sporta stundām īpaši piemērotu hidžabu un pamatojot, ka tas nekādā veidā neapdraud kādus drošības apsvērumus, veselības apsvērumus, un ka šajā gadījumā tomēr nav īsti pamatot tādu absolūts aizliegums, nepamatojot, kāpēc tas ir nepieciešams. Un visbeidzot, eksāmeni reliģiskās brīvdienās šajā sakarā, vismaz Francijā, ir izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz ebrejiem un eksāmenu pieejamību, un arī šajā gadījumā ir bijis tiesības sarga viedoklis, kurš bija diezgan līdzīgs tam, kā to bija Francijā skatīts, kad, lai gan nav absolūts tiesības prasīt pārcelt eksāmenus dēļ šādiem reliģiskiem iemesliem, tomēr būtu vēlams iespēja robežās meklēt risinājumus, kas pārāk neapgrūtina visas iesaistītās puses. Paldies! Paldies, Laura! Kā redzam, šī izaicinājumi ir ļoti dažādi, un šī reliģijas brīvības izpratne laika gaitā viņa paver aizvien jaunus skatu punktus un izaicinājumus arī sabiedrībai, konkrētai lokālai sabiedrībai vērtēt savu attieksmi un nodošo strīdus arī tālāk līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai. Par to, kā ir revolucionējusi reliģijas brīvības jēdziens Latvijā, es vēlētos dot vārdu Valoškungam, kurš rakstījis divas monogrāfijas baznīcas tiesības, valsts un reliģija, kas, manuprāt, ir viena no tādiem iespaidīgiem darbiem Latvijā šajā jomā. Paldies! Es gan domāju, ka īpaši dalīt blokos, teoloģisks, sociāls, kā jūs teicāt, un juridiskais, tas īsti varētu arī neatbilst patiesībā, jo viss tas ir vienā lielā tādā sazobē un īsti atdalāms, kā arī Sedlinieka kungs norādīja. Es gribētu runāt par to, kad izlasot nosaukumu, un līdzīgi kā Misānas kundzei kaut kāds romantisms, konferences nosaukumu kaut kāds romantisms, no 90 gadiem uzvarējoja, bet tad es turpat redzēju Jurija Jansona paziņojumu, ka mošajai nevajadzētu būt Rīgā, un es sapratu, ka runa jau nav būtībā par netradicionālām reliģijām. Runa ir par tiem svešajiem, kas strauji tuvojās, kā es arī ievadā runāju, bet tad runa ir par islāmu. Un viņa islāmu kā netradicionālas reliģijas iekļaušanos Latvijas kultūra telpā. Es domāju, ka viņi jau šeit ir labu laiku. Un tad paskatoties uz islāma jautājumu, es to saskatu tādā griezumā, kad pirms gadiem 15 beidzās diskusija par sektām, netradicionālām reliģijām. Es varu kļūdīties gadu no gada, un teologu man var palabot, es vairāk ar juristiem komunicēju, bet beidzās jautājums, ko darīt ar sektām. Un sākās diskusija par tādiem fundamentāliem jautājumiem, kuros visu laiku tika izdalīts, un kā ar islāmu, teiksim, ticības mācības skolās, un kā tad ir islamticīgajiem, teiksim, fiskultūras mācīšana, kā tad ir viņiem tālāk publiskie simboli un tam līdzīgi. Pašreizējā brīdī tas, ko Laura Lapiņa ļoti labi noraksturoja, šo te
šo te jautājumu dažādu spektru, ko skata Eiropas cilvēktiesību tiesa, jāatzīmē, ka tur ir zināma nobīde, un tā nobīde 3 gadu, apmēram, nacionālās tiesās plus 2 gadu. Es ļoti optimistiski to skatu, jā, plus 2 Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad 5-6 gadu nobīde. Tas, kas notiek pašreizējā brīdī, man arī brīžiem jādomā, ko es varu, ko es nevaru runāt, esmu saimnes slepenajā komisijā, un es domāju, ko es izlasīju avīzē. Es cenšos to visu tā kopā klasificēt, lai nesanāk nepatikšanas, bet tas, ko mēs varam redzēt pašreizējā brīdī, ir šo notikumu ļoti strauji attīstīt. Un tur vairs nav runa par to spektru, ko mēs tagad redzējām no Lapiņas kundzes lieliskā referāta. Runa ir par to, ka faktiski es redzu politkorektums pret drošību, un politkorektums pamazām atkāpjās, jo faktiski tie drošības draudi ir tik ievērojami, ka, ja mēs paskatāmies, sāk pamazām drošības iestādes atmest šo politkorektumu, pārbaudot visu, bet īpaši pievēršot tomēr uzmanību melnīksniem cilvēkiem, kur acīm redzam ir islamtīcīgi. Un tas, protams, viež zināmas bažas, tāpat kā bažas par situāciju, kā būs ar pārvietošanas brīvību un vispār kā ar Eiropas Savienību nākotnē. Un interesanti ir tas, ka šobrīd, atšķirībā no visām citām kataklizmām, kas ir gadījusies Eiropai, ar ko viņiem nācies saskarties, un Amerikai, šobrīd tomēr situācija ir radikāli cita, jo, ja mēs varam par tādu ļaunumu valstu runāt par nacistisko Vāciju, tad pēc Otrā pasaules kara faktiski mēs varam runāt par kādām teroristiskām grupām, un viss ir kaut kāda izņēmuma no likuma, kas tur mēģina kaut ko spridzināt. Šobrīd vairāk vai mazāk tomēr tā ir valsts, lai arī pseidovalsts, bet katra valsts, arī Latvijas valsts sākumā bija tikai iespēja. Un tas, ko Islāma valsts liek priekšā, ir teritorija, vara par teritoriju, cilvēki, un tā ir valsts, kas noliedz pamatiesības pilnīgi atklāt, un tā ir viņa ideoloģija, lai gan mēs, protams, varam runāt par islāmu kā ideoloģiju. Un šī saskarsme ir diezgan nopietna, tad mēs varam runāt par to, ka ir radusies tāda valsts, līdz tam nebija, kas noliedz pamatiesības pašos pamatos un vēlas tātad mērķus, tātad kaut kādu iekrojumu, kas būtu kā kalifāta veidā un tam līdzīgi. Runāt par reliģijas brīvību šajos gadījumos un runāt no vēsturiskā aspekta var, bet pirmām kārtām mums tad jāpatur, kāpēc mēs šodien sanācam kopā ne jau netradicionālo reliģiju dēļ, bet islama valsts praktizētās politikas un šo te bēgļu dēļ, kas nāk pie mums. Ja runā par vēsturi, tad mēs varam sadalīt Latvijas pieredzi divās tādās atšķirīgās, es teiktu, lai gan arī savstarpēji saistītās daļās. Pirmais ir pirmais neatkarības laiks. Es pilnīgi piekrītu teoloģiem, kas runāja par to, ka Latvija laicīga valsts par šaubām. Lai gan mums nepieņēma pamatiesības sadaļu, 2002. Gadā pieņēma vienu instrumentālo satversmes sadaļu, tomēr arī ievadu veidojot, bija diskusijas par to, ka vajadzētu tam ievadam nevis, teiksim, 13 vārdus, bet vajadzētu nedaudz vairāk, ja nemaldos 18, un tur būtu pateikdamies visvarenajam Dievam par iegūto brīvību, Latvijas tauta savā brīvvēlētajā satversmes sapulcē nolēmusi sev šādu valsts satversmi. Diskusijās nonāca līdz secinājumam, ka Latvija ir laicīga valsts, kas arī tālāk konsekventi tika ievērots un kurā tiek garantēts reliģijas brīvība ikvienam. Šo te attieksmi īpaši nemainīja arī autoritārais režīms, arī Ulmans šo attieksmi nemainīja, lai gan izdzenāja visas avīzes un visas biedrības, tomēr reliģiskās organizācijas, viņš viņam ļāva darboties. Ja mēs runājam par otro neatkarības laiku, tas ir kaut kas nevis radikāli cits, bet tas ir kaut kas cits. Mēs, protams, varam saskatīt savu saistību ar pirmo neatkarības laiku un kontinuitātes teoriju nav apšaubām, tomēr reliģisko organizāciju jautājumā sākās pilnīgi cits posms, kas drīzāk saistījās ar padomisko pagātni, un es pats sākot 97. gadā strādāt Tieslietu ministrijas struktūrā, saņēmu pārmetumus no vasarasvētkiem, tur pie tāds, un Rīga joprojām, es domāju, Ozalinkeviča kungs, kas pēkšņi parādījās man, es tikko sāku strādāt Tieslietu ministrija, viņš parādās man ar pārmetumiem, kā es iedrošinājos pārtraukt viņa nopietnas sarunu ar finansētājiem, ar Ameriku, un tās tehniskas iespējas, un toreiz ne tagad ir kādām sarunas pārtraukt.
viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka joprojām 1997. gadā, tad vairāk kā 6 gadus pēc neatkarības faktiskas iegūšanas, šai te valstī, kas pārauga reliģiju, ir tieši ar sasaist ar represīvām iestādēm, un mums var pārtraukt sarunas. Un, protams, tas, ko nācās darīt valstī, un es domāju, ka plāna īsti valstī tāda nebija, vismaz strādājot Tieslietu ministrijā, es konsekventi plānu neredzēju, bet kaut kā veiksmīgi sanāca, ka sākotnēji valsts spēra pareizus soļus, un tie pareizie soļi, manuprāt, bija lielo baznīcu, tradicionālo baznīcu, kā var arī nosaukt, nomierināšanas pasākums. Un tas nomierināšanas pasākums bija šie te līgumi ar valsti, kas vēlāk tika pārveidoti speciālajos likumos, un, ja tā var teikt, lielās baznīcas viņus nomierinājas, viņus atslāba, jo visu laiku viņi saskatīja lielu draudu tieši šais jaunajās reliģiskās kustībās. Ja mēs runājam par kaut kādiem zināmiem posmiem, protams, tas viens posms ir 90. gada reliģisko likums par reliģiskām organizācijām, nākamais ir 95. gada likums, reliģisko organizāciju likums, un, protams, tur visur var saskatīt zināmas tendences un naivismu, teiksim, 90. gada likumā par reliģiskām organizācijām, baznīcām baznīcas cilvēkiem, pareizāk sakot, ir dota iespēja taisīt arotbiedrības. Es domāju, visai pikants pasākums, gribētu redzēt, kā tie mācītāji savās arotbiedrībās apvienotos un iet pret saviem bīskapiem. Tas būtu, es domāju, interesanti arī citu baznīcas pārstāvjiem ar viņiem pašiem. Šādas tendences manāms. Tad, ja mēs runājam par reliģijas brīvību, tad 90. gada likumā ir iespēja apvienoties 3 draudzēm un veidot baznīcu. Ierobežojums faktiski veidot neskaitāmas baznīcas nav. 95. gadā seko stingrāki soļi, lai ierobežot baznīcas veidošanos, un jāsaka, ka likumā joprojām ir daudz ierobežojumu, bet te ir tā īpatnējā Latvijas situācijā, ka faktiski, jebkurā gadījumā pret šiem ierobežojumiem var tiesiski vērsties, apstrīdēt viņu satversmes tiesā, bet mums ir tikai viens satversmes tiesas spriedums 2011. gada, kurā tiesības sarga institūts aktīvi arī dalību ņēma. Runa ir par īpašu reliģisku priekšmetu lietošanu ieslodzījumu vietās. Ja? Tā kā faktiski, es domāju, ka kopējā situācija Latvijā ir visai pozitīva, ja mēs runājam par reliģijas brīvību. Šeit būtu, protams, jāatzīmē arī šis īpašais gadījums, kas ir Latvijai. Tad 1998. gadā papildināja satversmi ar jaunu šo pamatiesības sadaļu. Lielā mērā tas notika tieši ārējas spiediena rezultātā, nevis iekšējas nepieciešamības, teiksim, dzīti izstrādāja lielās mokās, un labi, ka tā, jo, protams, tas ir tāds signāls arī tiesām visām valsts iestādēm, ka jāievēro, bet ja mēs runājam par šo te reliģisko faktoru, tad 99. pantā ir arī valsts un baznīcas atdalītības klauzula, ir noteikti, ka valsts ir atdalīta no baznīcas, pret šo te nostāju iebilda Egīlas Levits. Un jāsaka, protams, tur mēs varam dažādi vērtēt, bet cik mans temats ir reliģijas brīvība, es domāju, par to var parunāt arī Katrīna Macuka. Tas, ko es gribētu atzīmēt, ka šobrīd, pašreizējā brīdī, patiešām iepriekšējie lektori labi atzīmē šo te un iezīmē šo te situāciju par to, ka būtībā šī te reliģija no tāda koncepta, ka tā ir privāta lieta, privātas tiesības ir pārāgusi kaut kā nedaudz organizatoriskā jautājumā, jo jautājums, manuprāt, par to, kā valstī vajadzētu normatīvi reaģēt uz islāmu faktiski atnākšanu uz Latviju, ja tā mēs varam runāt. Es domāju, man personīgi taču nešķiet pareizs, lai gan es arī, ka te jāizšķir viena lieta tomēr. Viens ir redzējums, kā risināt šos jautājumus juridiski, un Visāns kundze, man liekas, pareizi teica, ka te, kā viņa teica, juridiski risinājumi te nelīdzēs. Es pilnīgi piekrītu, te ar juridiskiem risinājumiem nelīdzēs. Un mēs kaut kā esam valsts tādu cerību uzlikuši uz juristiem, birokrātiem, ka viņi mūs glābs, atrisinās, neglābs. Tā situācija tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīta pašreizajā brīdī. Un es personīgi domāju, ka drīzāk vajadzētu skatīties, kā meklēt dialogu ar musulmaņiem, ar tiem, kas pašreizajā brīdī ir Latvijā, lai varētu veidot šādas tiesiskas saiknes, iespējams, likums, iespējams sākumā varētu būt liekums, jo vēršoties pret viņiem represīvi, tas labi izskatās publiski, teiksim, pašreizajā brīdī, piemēram,
Mums bija viens pasākums pagājušajā nedēļā, kur sanāca visi premjeri un Repš publiski atzina, tas ir fantastiski, viņš spēja to atzīt publiski, ka tā bija kļūda šis publiskās ministrs kabinetes sēdes, tā ir tā tēlošana un rezultātā ne labi ir ministrijai, ne ministrijā, ne tautai. Un principā vēl viena paralēla sēde pirms tam notiek. Un visi premjeri piekrita, bet Kučinskis saka, nē, man apmierina kā ir. Un, protams, tas nozīmē to, ka vairāk šajos jautājumos paskatās uz publiskām attiecībām, tad tautai patikt, ja būtu šāds hidžāba aizlieguma likums. Es, protams, apskaužu tā ironija tieslietu ministrijas ierēģis, kas tagad bur kaut ko tur tādu fantastisku. Bet, manuprāt, studenti, ja mums sāk rakstīt bakalaura darbus par samērīgumu principu, par tiešām nepieciešamību pēc tā visa, un es ieteiktu ar šīm lietām būt ļoti uzmanīgam, jo viens ir tas, kas labi izskatās, un otrs ir faktiski kā dzīve, kad ir jāveido un jākomunicē ar musulmaņiem. Un, protams, jācenšās distancēties no šīs situācijas, jo valsts ļoti daudz lietas var izdarīt pozitīvi. Pagaidām, manuprāt, ir daudz mums paveicies, bet daudz lietas var arī sagandēt. Tālāk, es varētu daudz aplūkot šīs detaļas, bet es domāju, ka būtībā galvenās lietas esam iezīmējis un tas, ka mēs būtībā šobrīd dzīvojam tādā fenomenālā pārmaiņu laikā, kur mēs varam, kur valsts ir stingri iepakaļ šiem notikumiem un būtu ļoti veiksmīgi, ja valsts reaģētu pozitīvi, teiksim, pozitīvi darbīgi, veidojot kaut ko tiešām paliekoši, nevis, teiksim, politisku iemeslu dēļ, mēģināt iegūt plus vēlētāju acīs. Paldies, Lielas. Un kā pēdējiem ekspertam ir došu vārdu tieslietu ministrijas pārstāvēji, politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītāja Jekaterīnai Macukai, kāda ir loma un pieredze valstī šo reliģisko organizāciju darbības veiklējumā? Jā, paldies par vārdu. Es mēģināšu laikam daļai arī apkopot visu to, ko es esmu dzirdējis, un neatkartot to, ko Palošs kungs ir teicis, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad no valsts viedokļa mēs varam izšķirt to reliģisko pārliecību kā iekšējo, to, ko mēs jūtam, to, ko mēs saprotam savā galvā, un tas pēc būtības nav regulējums no valsts. Mēs varam mierīgi ticēt sātanam, neko neizpaužot uz āru, vairāk mums pat nezinās, tie, kuri zinās, varbūt kaut kādā veidā var apšaubīt mūsu ticību, ja tas neizpaužas nekā citādāk, valsts šeit neiejaucās un nevar regulēt šīs lietas. Un ir otrā daļa, tā ārēja izpausme, kur mēs nonākam saskarsmē ar sabiedrību, gan kā individs, gan kā organizācija. Un šeit iestājas tas moments, kur valsts regulē šīs attiecības, nosaka noteiktas uzvedības normas, tā teikt, sarunu valodā tiek spēles noteikums, kur ir svarīgi visiem, gan fiziskām personām, gan reliģiskām organizācijām kā apvienībām. Un šajā gadījumā var arī piekrist iepriekš Paloša kungu minētajiem, ka valsts daļai dažreiz ir tā kā nopakaļ no tiem notikumiem, jo pēc būtības, kamēr problēmas nerodas un individi paši spēj atrast to savstarpējo komunikāciju vai robežas, kādā veidā viņi darbojas šajā sabiedrībā un publiskajā vietā, tad valsts arī nav jāiejaucas. Un tikai tajā brīdī, kad ir redzamas, ka viņi paši savā starpā nevar vienoties, tad arī nāk valsts ar noteikta veida regulējumu, lai parādītu, kā tad tomēr valsti būtu jādarbojas. Un attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, tad spēkā šobrīd ir reliģisko organizāciju likums, kurš nosaka vispārējais noteikumus, kā darbojas reliģiskas organizācijas, kā viņas var būt reģistrētas, kāds ir tiesības, pienākumi un tam līdzīgi. Ir arī jau pieminētie likumi par tradicionālām reliģiskām organizācijām, šobrīd ir 7, 8 likumi, starp kuriem ir viens likums, kur ir apstiprināts starptautiskais līgums ar Svēto Kvēslu. Daļēji mēs saucām tās reliģiskas organizācijas, bet mēs saucam tās reliģiskas organizācijas, par kurām ir šie likumi par tradicionālām, bet es pieņemsim nelietoju vārdu netradicionāls attiecību uz citam. Pēc būtības arī reliģisko organizāciju likums tādu terminoloģiju nelieto, viņi lieto jaunas reliģiskas kustības. Vai nu tās organizācijas, par kuriem nav likumi un kuras mēs neesam atzinuši par tradicionālam. Attiecībā uz tām jaunām reliģiskām kustībām var redzēt, tiešām mums ir gana ļoti dažāda tāda reliģiskās izpausmes valsts, jo, ja mēs skatāmies
reģistrētas reliģiskas organizācijas, tad tagad tas ir, ja mēs skatāmies draudzes, tas ir ap 1200 draudzēm, kuras kopumā sastāda 35 dažādas konfesijas. Kas pēc būtības, ja mēs paskatāmies uz Latvijas iedzīvotāju un lielumu valsts, tas ir gana daudz. Varbūt nedaudz es vēl pieskāršos statistikai, jo katru gadu Tieslietu ministrija apkopo pārskatu par reliģisko organizāciju darbību. Un tur mēs savācam ziņas no reliģiskajām organizācijām, kas no viņu prāt ir, cik daudz viņiem ir piederīgo. Un šeit gan tās ziņas daudz atšķiras no tām aptaujām, ko mēs redzam un par ko jau tika runāts pašā sākumā. Jo pēc būtības, pēc tās oficiālas reliģisko organizāciju statistikas, kopumā ticīgo un reliģiskajām organizācijām piederīgo ir 1,5 miljonus cilvēku, kas mēs dažreiz arī savā starpā ar kolēģiem pārunājam, sakam, ka vēl kāds brīdis un mums paliks to ticīgo vairāk nekā iedzīvotāju. Ņemot vērā arī migrācijas plūsmas un tam līdzīgi. Bet tas arī norāda uz to, varbūt kā tās pašas reliģiskas organizācijas uztver sevi un sev piederīgas personas. Un, protams, ka tas ir arī viņiem ir viens arguments, kad viņi var pateikt, ka mēs esam daudz, un jums ir jārespektē mūsu vēlmes vai mūsu eksistence un mūsu izpausme. Attiecībā uz jaunām reliģiskām kustībām, laikam no normatīva regulējuma, es teiktu, liels tas pagrieziens, bet ir varbūt no juridiskā aspekta, bija 2009. gads, kad tika likvidēta iepriekš pastāvējuša reliģisko lietu pārvalde, un tas funkcijas tika sadalīts starp uzņēmumu reģistru un Tieslietu ministriju. Šobrīd man no juridiskā viedokļa likās, ka tas ir ļoti laba situācija, kāda mēs dzīvojam un kā tiek sadalīts funkcijas tam šīm divām iestādēm, bet atceroties 8. un 7. gadu, mēs 2 gadus mēģinājām likvidēt šo iestādi. Reorganizējam. Bet kā iestādi viņa beidza pastāvēt. Pēc būtības, jā, mēs bijām saskaruši ar ļoti daudz negācijām, kā tad būs. Viena daļa bija negācija par to, kur tad varēs vērsties reliģiskas organizācijas un neviens nepievērsīs viņiem uzmanību. Un otrā daļa bija to cilvēku, kur teica, tad sektas augs un reģistrēs visus un neparbaudīs neko. Pēc būtības mēs izvēlējāmies to vidus ceļu, kad, protams, to oficiālo juridisko subjektu reģistru uztur uzņēmuma reģistrs, kas arī šobrīd pēc jau vairākiem pagājušajiem gadiem mēs saprotam, ka bija labs risinājums, jo šie tiesību subjekti ir visiem zināmi, jūs varat atrast par viņiem informāciju uzņēmuma reģistra mājaslapā, arī viņiem pašiem ir daudz vieglāk iesniegt savus dokumentus, gan reģionālais nodaļas, gan viņi paši attīstās, sniedzot kaut kāds pārskatus elektroniski vai dokumentus elektroniski, un viņi ir iekļauti tajā kopējā plūsmā, kur ir gan biedrības, gan fondi, gan arotbiedrība, darba devēju organizācijas un nevalstiskie sektors. Tajā pat laikā reliģisko organizāciju likuma ir paturēta attiecību uz jaunām reliģiskām kustībām, tomēr tā uzraugoša funkcija no Tieslietu ministrijas puses, kura nosaka, ka jebkurā jaunai organizācija, kad viņi atnāk reģistrētas, ir jāsaņem arī atzinums no Tieslietu ministrijas par to, kā mērķi un uzdevumi, kas ir aprakstīti statustos, atbilst normatīviem aktiem, nesatur tādu informāciju vai mērķi nav pretruna ar normatīviem aktiem, nav vērsti pret cilvēku tiesībām, demokratisku iekārtu, valsts labklājību, likumību un tam līdzīgi. Līdz ar to Tieslietu ministrijā pie kuras jaunas reliģiskas organizācijas izskata statūtus un attiecīgi vai nu sniedz pozitīvo atziņu vai nu atsaka reģistrāciju. Šobrīd no 9. gada līdz šim gadam mums bija 2 gadījumi, kad mēs atteicām reģistrāciju, jo ir daudz gadījumu, kad mēs atliekam viņu, jo statūtos nav norādīta pirms visa informācija vai nevar izsveicināt, kas tā ir par konfesiju. Tad pēc būtības tas process ir tāds, kā organizācija palabo status, atgriežas un viņi tiek reģistrēti. Bet jā, bija 2 gadījumi, kad mēs tiešām atteicām reģistrāciju, jo vienreiz tā organizācija apstrīdēja lēmumu tiesā, šobrīd tiesvedība vēl nav beigusies. Vienreiz reliģiskā organizācija nebija apstrīdējusi šo tiesa un līdz ar to mūsu lēmums paliks spēkā esošs. Un arī
pats attiecas arī tām uz reliģiskām organizācijām, kuras ir jaunas organizācijas, 10 gadu laikā viņam ir jāpareģistrējas. Mēs esam dzirdējuši arī no daudziem cilvēkiem pārmetums, ka varbūt tas ir pa ilgu procesu, ka viņu vajag samazināt. No citiem cilvēkiem mēs esam dzirdējuši, ka tas ir pa īsu procesu un viņu vajag palielināt, jo pēc būtības tās jaunas kustības, kuras tajos 90. vai pat 2000. gados uzdzēna dažiem cilvēkiem lielas šausmas, šobrīd ir pagājuši jau 10 gadu procesu. Viņi jau ir, piemēram, tie paši Jehovas liecinieki ir dibinājuši baznīcu, viņiem ir baznīcas status, jebkura jauna draudze, kur reģistrējas baznīcas sastāvā, viņi nav jāpareģistrējas, viņi vienkārši darbojas. Tās pats ir Vaišnaviem un Krišnaītiem, kas, pēc būtības 97. gadā, es pieņemu, vispār bija tāds šausmu kaut kāds kamols. Šobrīd arī 2000. gados cilvēki uztvēra ļoti negatīvi viņu eksistenci. Šobrīd, ja mēs pavaram, viņi eksistē Latvijā jau vairāk nekā 15 gadus. Mēs neesam konstatējuši tādas problēmas ar šīm organizācijām, lai norādītu, kā viņu darbība būtu pretruna normatīviem aktiem vai kaut kādā veidā aizsargātu cilvēku tiesības. Līdz ar to, paejot laikam, mēs sapratam, ka tas, kas pirms varbūt 10 vai 15 gadiem likās ļoti jauns, šobrīd mēs tā kā to dzīvojam, tas ir. Ir arī organizācijas, kuras ar laiku zaudē savu varbūt tādu novitātu vai vēlmi darboties, jo viņas varbūt sākotnēji reģistrējas, bet pēc 5 gadiem no 20 cilvēkiem to cilvēku skaits palika 3 vai 4, viņi vienkārši nepareģistrējas un pazūd. Tādi gadījumi ir. Laiks. Līdz ar to tas viss attīstās. Ja mēs runājam, es arī biju gatavojies vairāk runāt par kopumā jaunām reliģiskām kustībām, jo manā izpratnē islāms nav jauna reliģiskā kustība. Un, ja mēs runājam par islāmu Latvijā, tad pēc būtības mums ir reģistrēt šobrīd 15 draudzes, kurās tikai 2 no viņiem notiek pārreģistrācijas, vēl process pārējais 13 jau eksistē vairāk nekā 10 gadus. Daļa no tām draudzēm ir, protams, tie Latvijas iedzīvotāji, kuri ieceļojuši šeit jau padomu laikā, un viņi piekop to islamu, kas nāk varbūt nevis no Centrālāzijas vairāk, nevis no dienvidu puses. Ir dažas draudzes, kuras jaunas, var teikt, bet tur arī ir vairāk cilvēki, kuri nav migranti, teiksim tā, tie ir vietēji iedzīvotāji, kuri arī piekop islāmu. Un, protams, tas jautājums par islāmu šobrīd ir aktuāls, ņemot vērā arī tas notikums pasaulē. Šobrīd mēs neizceļam musulmaņu organizācijas kaut kādā citādā valstī, viņi ir tādi paši kā vispārējiem. Viena no iniciatīvām, kas šobrīd ir un ko Tieslietu ministrija virza, ir seju aizsargošu apģērbu likums, kas, protams, pirmām kārtām ietekmē šo grupu. Un, protams, mēs apzināmies, ka šādā veidā likuma projekts un noteikums būtu cilvēku tiesību ierobežojis, bet gan mūsu valsti, gan kur citur ir iespējami cilvēku tiesību ierobežojumi, ja viņi ir pamatoti, ja samērīgums ir izvērtēts. Līdz ar to tā darbība, ko Tieslietu ministrija šobrīd dara, viņa ar raksta anotāciju, ar izvērtējumu un ar to mērķi, kāpēc mums tas ir vajadzīgs un vērtējot gan samērīgi, gan tos līdzekļus, kuri kārtīgi piemēroti. Un mēs bijām arī, mums bija gan publiska apspriešana, gan arī mēdījos parādās šis jautājums diezgan plaši, tie viedokļi ir dažādi, ir cilvēki, kuri, ja es skatos komentārus pie ziņām vai Twitteri, tad lielākā daļa no Latvijas sabiedrības atbalsta šādā veidā ierobežojumu ieviešanu. Ja es skatos mūsu veiktas publiskas apspriedes rezultātus, kur cilvēkiem katram bija jāizsakas, tad pēc būtības mēs saņemam 21 viedokļi, 13 no kuriem cilvēkiem uzskatīja, ka tas ierobežojums nav pamatots, un viņi neatbalstīja šādu likumu virzību. Līdz ar to te arī veidojas tas ļoti dažāds priekšstats no vienas puses sabiedrība, un kad mēs izējam tā teikt ielas un skatāmies tos sarunu biedrus, kur ir medijos, tad visi ir par. No otras puses, ja mēs paskatāmies tos reālu darbību, tad vairāk mums cilvēku atzīst, ka tā ir reliģijas brīvības ierobežojums, kurš veikta konkrēti pret musulmaņu draudzēm. Līdz ar to es domāju, šīs jautājums ar šī gada laikā būs vēl aktuāls un mēs vēl diskutēsim par to visu. Paldies liels!
Rezumējot visu ekspertu teikto, es varētu kopsumā savilkt varbūt šos paudumus un teikt to, ka no ekspertu teiktā izriet, ka Latvijas iedzīvotājiem reliģija ir liela nozīme. Arī šis reliģijas dažādības indeks Latvijā ir ļoti augsts salīdzinoši ar lielāku daļu postpadomu telpas valstu. Un tas, ka šobrīd ir vērojams, kad ir lielākais izaicinājums Latvijas valstī ir islāms, ko nevar definēt kā jaunu reliģiju, jo viennozīmīgi viņi ir viena no vecākajām reliģijām, bet viņu arī nevar definēt kā netradicionālu reliģiju, tāpēc eksperti aicinājumos izmantot pareizi terminoloģiju attiecībā uz šīm reliģijām.